Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Šim Latvijas Republikas pilsoņu kongresa ievadā svētbrīdim es nolasu Dieva vārdu, ko mēs šodien varam izlasīt mūsu baznīcas kalendārā. Un tas ir no Vecās derības 1. Mūzes grāmatas 15. nodaļas paša sākumu, kur Dievs saka sekojošus vārdus visticīgo cilts tēvam patriarham Ābrahamam. Nebīsties, Ābraham, es esmu tev par sargu un vairogu, un tava auga ir ļoti liela. Āmen. Nebaidīsimies teikt, ka šis ir polarizācijas un arī politisku konfliktu laiks, kur šo konfliktu, kur polarizācijas pamats šeit pie mums Latvijā. Šis pamats ir pie tā, ka vieni mums saka, jums, latviešiem, Latvijas tautai, būs iet tā, kā mēs teiksim. Tas, kā iet Latvija, ir PSRS lieta. Mēs savukārt sakām, nē, mēs gribam iet tā, kā mēs, vispirms latviešu, un arī visas Latvijas tautas, kas Latviju atzīst par savu dzimteni, tā kā mēs gribam iet. Tā ir mūsu lieta. Mūsu līdzinājā pieredze rāda, ka ar jums kopā, jūsu vadībā ejot, mēs ejam uz postu, mūsu tautas bojā ej. Un mēs jums, tas ir vispirms PSKP, jūsu solījumiem vairs neticam. Daudz jūs spējat pieteikt, kā neatkarīgajai Lietuvai, ekonomisku un politisku karu. Jūsu rokās ir militārais spēks, bet vienu jūs tomēr nespējat. Piespiest mūs jūs mīlēt. Mūsu mīlestība pieder Latvijai, kaut sagandētajai, sapostītajai, bet mūsu sirdīs joprojām tīrajai, svētajai. Un uz šo svēto un tīro Latviju, lai tad mēs arī ejam ar to ticību sirdī, ar ko cēlās un gāja šis visu ticīgo cilts tēvs, senais patriarhs Ābrahams, un tāpat Dievs sargāt un vadīti, kāda šī sargāšana bija pār viņu, kur tā ir apliecināta Dieva vārdā, es tev esmu par sargu un vairogu, un tava cerības auga ir ļoti liela. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo tev pieder valstības spēks un godība mūžīgi mūžos. Āmen.